Čeuriju 7-2. Karoču brauksim tagad uz Mārupi, kur notiek Mārups, kā viņi sauc, mini motocross seriāls, bet, katru nedēļu, katru mēnesi, ko es te gribu pateikt? Pilnīgi, es nesaprotu. Nevar vispār cilvēks parunāt, kas te notiek dzīvē. Vienmēr sakot, mēs braucam visu seriālu Mārupē, bet ko es gribēju teikt tagad? Es gribēju teikt, ka es nekad mūžā, nekad neesmu nobraucis visu seriālu. Ne SSSR laikos Latvijas čempionātā, ne pēc tam kaut kad Free Latvija. Nekad es neesmu nobraucis visu. Man vienmēr ir uznākusi kaut kāds slinkums braukt visus posmus. Un tagad man arī šodien jau man tāds lazy. Bet labi, ka es vismaz vedu Martu nobraukt visus posmus, jo Marta jau kādus gadus 3 vai 4 brauc Mārupē visus posmus pēc kārtas. Parasti viņi tur kopvērtējumā ir vai no 2. vai no 1. vietā, tāpēc, ka cits vienkārši nenobrauc visas posmas, un tad te punktu summa sasummēs, un tad tu esi kopvērtējuma līderis. Un tagad es braucu to Latvijas kausu, tur jau es esmu nobraucis, cik 2 posmus vai 3 jau? Neatceries? 3, jā. 3, vēl 2 laikam jānobrauc vai 3. Un tad es būšu arī visus nobraucis. Bet, tāds slinkums jau negribās reāli jau brauktenī. Bet, braucam uz Mārupi un nav ko izlaisties. Jābrauc visi posmi. Un tā es varbūt pirmo reizi mūžā būšu nobraucis visas sacensības. Bet mēs jau pagaidām vēl tikai pusē. Nekad nesaki hop, pirms esi pārlicis. Braucam uz Mārupi. Labdien! Labdien! Zaķumuži te piebrauc. Ļoti patīkami. Tātad, cik mums būs pieaugušie un cik būs bērni? 2 pieaugušie, 1 bērns. Tātad, 2 pieaugušie, 1 bērns. Lieliski, iedošam arī absolūti vērtīgs aproces 3. Veiksmīgi startu! Paldies! Staigā tā kā būtu. Kas par cilvēkiem, Čil? Čau. Ko tu te darīji? Atvedu sīkosā. Nebrauks ar 250 klasē ar mums? Tu tak vari braukt? Es visu kaut ko jau varu. Tev vajadzētu piedalīties. Nē, vēl ne. Gada beigās Vāveru kausā varētu piedalīties, ne? Jā, varētu visādi. Jā, jānofilmē Patrīcija. Lūk, arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempiona Patrīcija Bērziņa ir ieradusies. Šī gan nav Patrīcija. Čil, Patrīcija arī brauks? Brauks. Kurā klasē? Pie meitenēm vai 250? 125. Tanī, nebrauks ar meitenēm. Nebrauks ar meitenēm, un 250 jau nav 250. Es jau tik tuvu neapskatījos. Skaidrs, brauks 125. 125. Bet pie meitenēm tā kā būs tas Latvijas čempionāts, te 1 posms, tad brauks? Es to nemāku pateikt. Meklēju Patrīciju un prasīju. Tu neesi galvenais noteicējs. Patrīcija lem, kur braukt. Man pasaka, kur jābrauc, man tikai jāsagatavo jābrauc. Tu pa šoferi tikai? Jā. Labi. Jā, Patrīcija izrādās 125 brauks, nevis ar meitenēm kopā. Pa vāju meitenes laikam, ja? Vai kas? Laikam jau, viņi zin kā lepna. Zē, ka man traucē, Eiropas līmeni. Ka tu man to kameru vienās. Labdien! Sveiki! Vajag tās licences? Obligāti. Man nav matas licences, jā, pakaļ kaut kas. Gaida. Es jau domāju, jums man sagādīs vai nesagādīs, jā. Bet viss ir kārtībā. Ir, jā. Protams, Labu jā. apetīti. Paldies! Izrakām, ka visi trasi ideāli, ezeru nav vairāk, ka bija vēl piekdien, pēcdien ezeri te visi.
Viss sataisīja jeb kā Visi, nāk. kā jau vienmēr, jeb. Augstākā klase, ja? Traktors, rok. Viss būs labi. Višķīt vajadzētu pievilkt šito pašu maliņu. Jā, lai pievēl klāt visu to iestumu un visu. Ka kāds neiekrīt. Nu, Šitā tieši. sēne vienreiz iekrita tādā bedrē, jā? Nu, jā. Tīnužos, jā. Nu, vā. Nu, gatavs sacensībā? Es nē, meita, jā. Tu nebrauc? Meita. Reku Dāvs Ivanovs ar sīko atveids varētu visi braukt. Tu ir Dāvs Ivanovs. Jā. Tā jau būtu jautra kompānija. Jā. Nu, Jurģi, tu šodien vienīgais, kurš pārstāv Elkšņu racing tīmu? Jū. Kā es noskaņots, pa kādu otro nobrauks vai pa pirmo? Otrā vai pirmās domās. Tādas jūtas, jā? Jā. Bet būtu jābrauc pa pirmo, piekrīt vai ne? Jā. Tā ko, saņemsies? Ejo, re, kas vēl te ir? Ko tad tu? Brauks 250? Nē. Vienkārši atbrauc līdzi? Nē. Supertīms Jurģim? Nē, paga. Kur te mocis ir? Nav, jā? Nav motociklis. Velsinēt ir tagad. Vairāks. Nu kā, atpūties, pastaigāji pa kalniem? Jā. Tagad esi gatava uzrādīt rezultātu? Nezinu. Būs rezultāts, saka, jā? Tad jau redzēs. Nu, fizikāli esi trenējusies, viss forma ir? Nē. Nu, cik es Švaki. braucu? Pāters ar ņirds, paskaties, jā? Švaki, jā? Nav laika man darbīt. Minūtē 51 sekundē, un Marko Maljasons ar 10. numuru. Kāsis ir tieši gatavs motoklubs, Saules motoklubs, Saules sporta klubs, Pārters Vitens. Nesaprot, ko tur ekrānā nerāda nekāds rezultāts. Kurš tad ir Jurģis? Trešais. Tur rāda, ka viņš ir 20. Saprotiet. Tas ir tagad pa grupām savas. Uzrauj pa pirmo. B1. Cik ir laiks? 1.19. Smago kritienu piedzīvojis ir Jurģis Jauniņš no Saules motoklubām 216 km. Arī ķēgumā viņa 125 kubicentru klasē Eiropas čempionātā junioru konkurences Lomelā viņa piedalījās MX2 klasēs braucienā starp vīriem smagājās vilšainajā Lomelas trasē, kur Lotte van Drunenam, man liekas, bija kaut kur 25. vietā braucienā. Lotte van Drunenam, tā kā ļoti spēlēti. Klases vērtējumā, kur Patricija Beržiņa izcīnīja vietu uz godā piedestāla pakāpienā. Uzvaru viņa neguva, bet bija 2. un 3. vietā Eiropas čempionātā.
Marta Parcāne, sezonas līdere, 102. numurs. 4,5 sekundes labāks apļa laiks nekā Sārai Vinterei no Jāņa Vintera mototīm. 712. numurā. Sāra Vintere kļūst par līderi, 712. numurs, izvirzās līdera pozīcijās par 2 desmitaļām. Apli veids Sāra Vintere. Ar 712. numuru Marta Parcāne viņai zaudē tagad 2 desmitaļas, bet 3. vietā Estere Jāņkalne 7,5 sekundes zaudē līderi Sārai. Vienu apli Sāra Vintere veica 1 minūte 22,7 sekundes. Tas ir ātrākais apļa laiks uz dotu brīdī trasē. Bet vēl pieteikti jau daudz laika, 5 minūtes. Viensniekiem ar 733. numuru. Baltas ir ar 4. ātrāko apļalaiku no motorīzemes startējošais sportists 121 jauniešu konkurence. Nu, tātad kvalifikācija done, rezultāti ir šādi. Nesanāca īsti neviens pilnīgi ideāls aplis, bet es skatos, ka arī nav nemaz baigi sliktais tas laiks, ka es neko baigi daudz labāku arī, es domāju, uzrādīt nevarētu. Nu, varbūt, kas man tur priekšā? Dominiks Lejnieks, pussekundi, nu, un Kristiāns Baltus. Tas jau man ir priekšā 1,2 sekundes. Nu, to droši vien nevarētu ātrāk uzbraukt, bet, nu, pa kādu 7. varbūt varētu nobraukt kopvērtējumā. Pašlaik esmu 9. 9. esmu kopvērtējumā. Mūsu klasē attiecīgi, nu, mūsu braucienā, precīzāk sakot, brauc arī meitene Patricija Bērziņa, kur ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas čempiona un Eiropas čempionātā viņa izcīnīja, tagad man liekas, 2. vai 3. vietu. 125-niekiem. Nu, es viņai kvalifikācijās ielicis. Nu, redzēs, kā būs braucienā.
kuram tā teikt, viņa laikam vai nebija kaut ko nokritus vai kaut ko sasitus, varētu tā būt. Īsti nezinu, kādi tie rezultāti. Kas aiz manis vēl, es esmu 9. Pavisam ir 17 braucēji. 17 braucēji. Protams, ka braucienā droši vien būs bišķi švakāks tas laiks un uzliekam pēc klasēm, lai apstītos. Un pastamies pēc klasēm. Tātad MX2 klasē es esmu 6. vietā, kas ir manējie 250-nieki. Un pavisam ir 10 braucēji. Nu, es domāju, ka reāli braucienā es gan jau, ka būšu 9. Ne, 8. es tā paredzu. Diez vai es tā varēšu tādā ritmā, tādā tempā nobraukt visu braucienu. Tā teikt 54+. Un kas ir 125-niekiem? 125-niekiem ir mazāka konkurence tikai 7 braucēji. 7 braucēji. Un Patricija pa 4. Jā, tie 125-nieki brauc lēnāk. Bet redz, kā sanāca Martai kvalifikācijā. Sāra viņai ielika divas desmitdaļas no sekundes. Redz, Sāra ir pirmā. Un Marta pēc tam vizinās. Es domāju, vai ta viņa neuzbrauks nevienu ātro apli. Parasti Marta man ieliek kādu pussekundi. Bet tagad Marta man zaudē 4 sekundes. Es sveiks. 4 sekundes man Marta zaudē, tas nozīmē, ka viņa brauc ļoti lēnām. Un kāpēc, Marta? Kāpēc? Es nezinu. Kaut kā īpaši lēnām brauc, ja? Nu, tāpēc es teicu, viņi pirmīt te guļ, visu dienu guļ pēc tā pozitīvas summer sounda, ja? Un es saku, ja tu šitā gulēs, tad tu braucienā arī tā gulēsi. Nē. Nu, un lūk, kvalifikācija, ko rāda. Un kvalifikācija rāda, jā, ka ja šitā guļ, tad uzbraukt nevar. Nu, cerams, ka braucienā tā nebūs. Bet, nu, nevar zināt. Varbūt, ka braucienā arī gulēs. Tas Martai jāuzprasa. Gulēs arī tāpat vai kas? Ātrāk varēja pabraukt? Nu, varēja. Kas notika? Kāpēc bija jābrauc? Niedziņš nāca, ja? Nu, nē. Nē? Kas tad bija? Kāpēc tu tā lēnām brauc? Nu, vienkārši. Vienkārši, jā. Es nezinu, Vienkārši. Bet es zinu, ka tā ir vaina gulēšanā. Nu, nevajag gulēt līdz 1 un 2 braukt uz sacensībām. Nu, labi, gaidām pirmos braucienus tad, ja? Pirmais brauc pārēji. Šāda līnijā 783. numurs. Tur iekšmala ļoti veiksmīgi izbrauca iekšējo diagonālīti un numurs 2. vietā. Sporta klubā ar 102. numuru. Ko, paldies 85-niekiem. Turpinājums.
Pacāni notur līdera pozīcijas ar veicot 4. apli un izskatās, ka vēl uzaudzinājusi kādu sekundžu pārsvaru pāri. Otrā vieta. Pirmais trenieks ar visā 44 punktiem pagaidām ir 5. vietā šajā dāmu konkurencē. Un attiecīgi šodien viņa pašlaik brauc 22 punktu pozīcijas tālāk. Znanors, Marta Pacāne un Budursa. Vēl pilni 6 apli.
Pustukša! Kāds bija nolaidis? Šitā te, ja? Pēdējos kāds 3 apļus nobrauca tukšu. Kas man apzina, ka bija tukšs? Tikai Patrīcija un viss. Pārējiet. Vēl viens kaut kāds. Vai tad? Jā, vēl viens čalis. Tas 723, es domāju, tas pa apli brauc garām. Nē, nu, es nezinu. Es nezinu. Jā? Jā, mēs nu tad, neko darīt. Tā jau bija tramplīnā lec, samet šķērsām, ko Ieva skatās telefonā uzreiz. Kaut ko Ieva skatās telefonā. Kas tur ir? Tā. Es nobraucu pa 11. Jā, tas Runkavics un Patrīcija man apzina. Tur neko nevarēja. Bet tas Ingus arī nav baigi tālu. Un Kristiāns Baltus arī nav baigi tālu. Pārējie gan ir tālu. Jāapmainā kamera. Es domāju, ka es Patrīciju nebūtu palaidis garām. To otru čalu arī gan jau, ka nebūtu. Bet, ko lai dara? Jāmaina sračna kamera. Un par Martu kāds ir stāsts, ja? Sāra izcēla startu. Nezinu, kāpēc, nav izskaidrojums. Marta turpat blakus bija un Sāra aizbrauc pirmā kāda apli vai 2 brauc pa pirmo. Ne jau tik ilgi. Ilgi viņa brauc pa pirmo. Netaču. Marta uzreiz viņai garām bija. Te kaut kur. Labi. Tā kā sākumā gāja tā diezgan roka rokā. Kāds 5 sapļus bija atšķirība.
3 līdz 6 sekundes tikai. Nu, pēc tam beigās tad jau laikam Sāra padevās vai nogura. Tad tā. Un kā, tev likās, ka tu brauc pilnīgi pilnā gāzē vai tomēr? Nu, sākumā jā. Ok. Nu, 1.26 Martai bija laika. Tā nav nekāda baigā pilnā gāze. Jā, apstamies, cik tad man bija laiki. 1.22. Nu jā, pēdējais 24, 23, 25, bet pārējie 1.22. 1.21, 1.23. Tā kā tā. Nebija... Man bija tīri normāli, bet, nu, Marta 3 sekundes no manis atpaliek. Nu, tur es baigi lecu to gar mežu, to spico. Reāli nevis pirmajā bedrē, bet pāri un uz otro nosēdienu. Un tas laikam arī sasita to riepu restajam cilvēkam. Nevar šitā lekt. Brauks lēnāk, neliks. Nu, viss, gaidam otros braucienus. Pīš! Ot šitā. Nevajadzēja, es tur lecu traki gar to mežu. Citi tā nelec. Bet tur forši varēja iegūt kādu. Tad 0,3 sekundes, ja tālu aizlec. Nu redz, kā ir. Dalēkāji. Priekšējo vispār neatceros, ka pēdējo reizi es pārsits. Baigi sen nebija pārsits. Pumpē purvu savs, pumpē agresīvs. Būs labi, brauks otro braucienu. Nu, būs labi. Varēs nobraukt atkal otro braucienu. Nelekšu vairs tik tālu. Nu, es tur lecu baigi uz plakanā. Tas laikam pārsit to riepu. Ev, kas te pa čaļiem? Čau! Čau, Juri! Jānofilmē čaļi! Labdien! Kāpēc nepiedalīs sacensībās? Jauniešos! 250 jauniešos! Tu varētu uzbraukt? Es varētu, bet nu šodien nesanāk. Tev nav 250? Man nav, man ir 350. Nu, redzi! Numurs izceļ arī otrā brauciena starta. Lieliskās lielā pasauli iemīļoto to laikam tikai finišā mēs redzēsim. Bet joprojām pretī uzvar. Otrais brauciens un
Nestartēja un 1 punktu neguva.
Es nezinu, laikam labāk nobraucu abos braucienos Lejnieku apsteidzi, ja? Jā, kas vēl? Kuru neapsteidz, bet tieši priekšā bija. Ka es domāju, šis brauciens būs labāks nekā iepriekšējais. Nu tā, apskatīsimies tuliņās. Nu jā, 10. vieta pa abām klasēm. Un manā klasē, Display by Class, MX2, 7. vieta. Tā kā, nu, summā tāpat arī sanāk. Bet ja mēs noņemam nost lietuviešus, 1, 2, oi, tikai 2 lietuvieši bija, vai ne? Pafilmē čomu. Pirmā vieta. Nu, apsveicam tevi ar labu rezultātu. Ļoti labu rezultātu. Vai ne? Sārai paņemt ar Sārai! Jā, viņa! Jā, tev visu. Ja kodošam, man tikko Lai godā piedestāvs. Pilnvērtīgs mēs aicinām nevienam meiteni, Sarvien! Patrīcijas ir godā piedestāvs. Par cīņus ir 25 junioru klasē un izcīnīt to 4. vietu. Kopā ar visām meitenēm pie godā piedestāvā tiek aicināta arī Patrīcija Bērziņa. Viņi varētu pirms. Nu, kā ir? Ahuena! Priecīgs? Jā! Malacīgs. Pa ko tu tur bēdāties? Tu redzēji, kā es laidu? Tikai no mašīnas. Bet skatījies? Minimāli, jā. Tu biji fans, kā nākās? Es vienu brīdi domāju, iešu pa tevi pafanot, bet tādā domāju, kaut kā baigi. Slinkums. Nu viss te taisam ciet lūdzu. Jā, jo tur nevarēja, tur bija jāiet tad riņķī pie tām tribīnītēm. Boksos negribēja iet, tad domāju, ai. Ar mašīnu. Taisnojies, ja tu brauktu, es gan pa tevi pafanot. Blīn. Mēs pafilmējam. Man plāns ir septembrī atkal atgriezties, otro izgājienu taisīt. Nu, vsjo, te gaidam septembrī. Jā, tad es pafanot. Davai!